Rudens ciemos pie vecmāmiņas un vectēva. Tās ir skaistas rudens brīvdienas. Mēs ar ģimeni braucam ciemos pie mīļās vecmāmiņas un laipnā vectēva. Viņi dzīvo klusos laukos. Tur ir liels dārzs, kā arī daudz dzīvnieku. Es un mans mazais brālis esam ļoti priecīgi. Kad mēs ierodamies, vecmāmiņa mūs sagaida ar siltām un gardām pankūkām. Pankūkas ir ļoti saldas, un mēs ēdam tās ar ābolu ievārījumu. Pēc tam mēs ejam ārā palīdzēt vectēvam un vecmāmiņai. Dārzā ir daudz sarkanu ābolu un dzeltenu bumbieru. Vecmāmiņa lūdz mums vākt ābolus. Mēs ar brāli vācam ābolus lielos grozos un nesam tos uz māju. Vecmāmiņa saka, ka mēs taisīsim svaigu ābolu sulu un saldu ievārījumu. Dārzā ir daudz kartupeļu, burkānu, bietu un kāpostu. Vectēvs rāda mums, kā izrakt kartupeļus. Es un mans brālis ar lāpstām rokam mīksto zemi un atrodam kartupeļus. Mums tas ļoti patīk. Pēc darba dārzā mēs ejam pie mājlopi. Vecmāmiņai un vectēvam ir vistas, skaists gailis un 2 kazas. Es baroju kazas ar svaigu zāli, un brālis dod vistām graudus. Kazas ir mīļas un ļauj mums tās glaudīt. Vectēvs stāsta, ka kazas dod garšīgu pienu, no kura vecmāmiņa taisa svaigu sieru. Kad saule sāk rietēt, mēs visi ejam uz silto māju. Vecmāmiņa gatavo siltu un smaržīgu kartupeļu zupu. Vakarā pēc vakariņām vecmāmiņa dod mums svaigu ābolu sulu. Sula ir salda un ļoti garšīga. Vecmāmiņa stāsta mums interesantus stāstus par lauku dzīvi un skaisto rudeni. Mēs klausāmies un jūtamies ļoti mājīgi un laimīgi. Es priecājos par mūsu jauko rudens dienu laukos. Mēs palīdzējām vecmāmiņai un vectēvam un barojām dzīvniekus. Rudens laukos ir īpašs un priecīgs laiks. Rudens ciemos pie vecmāmiņas un vectēva. Tās ir skaistas rudens brīvdienas. Mēs ar ģimeni braucam ciemos pie mīļās vecmāmiņas un laipnā vectēva. Viņi dzīvo klusos laukos. Tur ir liels dārzs, kā arī daudz dzīvnieku. Es un mans mazais brālis esam ļoti priecīgi. Kad mēs ierodamies, vecmāmiņa mūs sagaida ar siltām un gardām pankūkām. Pankūkas ir ļoti saldas, un mēs ēdam tās ar ābolu ievārījumu. Pēc tam mēs ejam ārā palīdzēt vectēvam un vecmāmiņai. Dārzā ir daudz sarkanu ābolu un dzeltenu bumbieru. Vecmāmiņa lūdz mums vākt ābolus. Mēs ar brāli vācam ābolus lielos grozos un nesam tos uz māju. Vecmāmiņa saka, ka mēs taisīsim svaigu ābolu sulu un saldu ievārījumu. Dārzā ir daudz kartupeļu, burkānu, bietu un kāpostu.
vectēvs rāda mums, kā izrakt kartupeļus. Es un mans brālis ar lāpstām rokam mīksto zemi un atrodam kartupeļus. Mums tas ļoti patīk. Pēc darba dārzā mēs ejam pie mājlopi. Vecmāmiņai un vectēvam ir vistas, skaists gailis un 2 kazas. Es baroju kazas ar svaigu zāli, un brālis dod vistām graudus. Kazas ir mīļas un ļauj mums tās glaudīt. Vectēvs stāsta, ka kazas dod garšīgu pienu, no kura vecmāmiņa taisa svaigu sieru. Kad saule sāk rietēt, mēs visi ejam uz silto māju. Vecmāmiņa gatavo siltu un smaržīgu kartupeļu zupu. Vakarā pēc vakariņām vecmāmiņa dod mums svaigu ābolu sulu. Sula ir salda un ļoti garšīga. Vecmāmiņa stāsta mums interesantus stāstus par lauku dzīvi un skaisto rudeni. Mēs klausāmies un jūtamies ļoti mājīgi un laimīgi. Es priecājos par mūsu jauko rudens dienu laukos. Mēs palīdzējām vecmāmiņai un vectēvam un barojām dzīvniekus. Rudens laukos ir īpašs un priecīgs laiks.